Latvijā ir vērojama vēlētāju pasivitāte. Sociālajos tīklos var bieži izlasīt neaktīvo vēlētāju attaisnojumus. Katram tie ir atšķirīgi, tāpēc veicām pētījumu, kurā cenšamies uzzināt cēloņus zemai vēlētāju aktivitātei, un kā pētījuma objektu izvēlējāmies Salaspils novada pašvaldības vēlēšanas. Sākumā uzzināsim nedaudz vairāk par pašvaldības vēlēšanām vispārīgi. Tās notiek novada vai pilsētas mērogā, kurā deputāti tiek ievēlēti uz 4 gadiem. Tajās var piedalīties un kandidēt jebkurš Latvijas pilsonis no 18 gadu vecuma vai jebkurš Eiropas Savienības pilsonis, kas ir reģistrēts fizisko personu reģistrā. Skatoties uz datiem no Centrālās vēlēšanas komisijas, varam redzēt, ka 2017. gadā nobalsoja apmēram puse no visiem balstiesīgajiem pilsoņiem Latvijā. Ļoti līdzīga situācija arī norisinājās Salaspils novadā. 2021. gadā nobalsojušo cilvēku skaits bija apmēram trešdaļa no visiem balstiesīgajiem. Šī statistika mums ļoti interesēja, tāpēc izveidojām aptauju, lai uzzinātu vairāk par vēlētājiem Salaspilī un to motivācijām balsot vai nebalsot. Kopā aptaujājām 46 cilvēkus, no kuriem 18 bija sievietes un 28 bija vīrieši. Varam ievērot, ka cilvēki ar augstāko izglītību balso vairāk nekā cilvēki ar vidējo vai pamatizglītību. Izglītība attīsta interesi politikā un valsts procesos, tāpēc tā varētu būt viens no galvenajiem rīkiem, kā palielināt gribu balsot jauniešu vidū. Visinteresantāk bija noskaidrot iemeslus, kāpēc cilvēki Salaspils novadā izvēlējās balsot vai nebalsot. Skatoties uz balsotājiem, varam redzēt, ka daudzi uzskata, ka balsošana ir pienākums un katra cilvēka viedoklis ir svarīgs. Daudziem arī rūp sava un novada nākotne, vai gribējās kaut ko mainīt. Starp tiem, kas nebalsoja, attaisnojumi bija daudzveidīgi, bet visbiežāk sastopamais ir tas, ka nebija laika vai bija pārāk aizņemts, lai aizietu balsot. Viedokli par šo situāciju mēs paprasījām bijušajam Salaspils novada domes priekšsēdētājam Raimondam Čudaram, kurš atbildēja, ka vienota iemesla zemai balsotāju aktivitātei nebija, bet lielākais iemesls varētu būt Covid-19 ietekme. Iespējams, to arī ietekmē tas, ka pilsoņiem pa pasu netika sūtītas vēstules, kas atgādina balsot, kā bija darīts iepriekšējos gados, bet nav zināms, cik liela bija šī pasākuma ietekme. Viņš arī piemin, ka iespējams cilvēki uzskata, ka viss labi un neko nevajag mainīt, tāpēc izvēlās nebalsot. Mēs domājam, ka šo situāciju varētu uzlabot vairākos veidos. Reklāmas, kas informē cilvēkus par vēlēšanām, lieto novecojušus formātus, kas iespējams neveido interesi vēlētājos, īpaši jauniešos, kuri tās mazāk redz. Mēs domājam, ka varētu uzlabot pašreizējās reklāmas, padarot tās jautrākas un pievilcīgākas, un veidojot jaunas reklāmas, piemērotākas sociālajiem tīkliem kā TikTok, lai informācijas pasniegšanas veids būtu atbilstoši jaunajai paaudzei. Labus paradumus ir viegli attīstīt jaunībā, tāpēc izglītības sistēmai vajadzētu uzsvērt, ka balsošana ir svarīga daļa no pilsoņa pienākumiem, lai palielinātu balsotāju skaitu nākotnē. Šo varētu panākt ar obligātiem politikas kursiem vai nodarbībām pamatskolā. Varētu arī organizēt zibakcijas, kurās jaunoši rosina pieaugušos cilvēkus balsot, kā piemēram taisot plakātus, kā mēs esam darījuši Salaspils 1. vidusskolā. Mūsuprāt, ir vēl viena būtiska problēma īpaši Salaspils novadā. Daudzi cilvēki pārvācās uz dzīvi pilsētās ap Rīgu darba dēļ, bet nav deklarējuši jauno dzīves vietu. Šādi cilvēki nevar piedalīties vietējās vēlēšanās un neredz jēgu braukt uz citu vietu, lai nobalsotu pašvaldības vēlēšanās. Valstī vajadzētu stingrāk pievērst uzmanību cilvēku īstajām dzīves vietām, vai dot cilvēkiem iespēju balsot par savu novadu no cita vēlēšanas iecirkņa, lai balsošanai nebūtu vajadzīgs tik liels laika patēriņš. Valsts arī varētu ieviest obligāto balsošanu, kā Beļģija vai Luksemburga. Šādā sistēmā jebkuram balstiesīgam pilsonim, kurš nebalsoja, tiek piemērots neliels naudas sods. Ja tiek ieviesta šāda sistēma, tad vēlētājiem arī vajadzētu iedot iespēju balsot citā datumā, ja vēlēšanas diena nesakrīt ar plāniem. Un arī dot iespēju balsot ar tukšu aploksni, tas ir par nevienu partiju vai kandidātu, lai vēlētājs nebalsotu nepārdomāti tikai tāpēc, ka likums to nosaka. Paldies!